Tātad sveiki, atgriežoties atpakaļ, tā redz ir, kad es gribēju paņemt, man bija jāpaņem 5 minūšu pauze, un man vienkārši kaut kas notika, nezinu, telefonam, un viņš pusvārdā tā, es nebiju plānojis, es biju plānojis pabeigt visu video ātri, un tad iet izdarīt to, kas man bija vajadzīgs. Bet pārtrauka pusvārdā runājot, Tātad, jā, šīs te pagātnes atlaišana, jā, aktuāli tātad ir strēlniekiem, jā, tātad šī te pagātnes atlaišana, kas bija arī eņģeļa kārtī, to es vienreiz neizcēlu ārā. Šī te pagātnes atlaišana, jā, tātad nesēžam ilgi šajā te pagātnē, šajā pagātnes gūstā, jā, ilūziju pasaulē neveidojam, tā teikt, nedzīvojam, nesēžam ilgi šajā ilūziju pasaulē, ja, bet kā strēlnieki jūs pēc dabas esat, ka jūs ejat, darat un rīkojaties, bet jums nav īsti pat šis te tā, jūs baigi nesēžat ilgi, it kā nestagnējat, bet šajā te kaut kāpēc gadā jums tomēr iezaksies šī te doma padzīvot pagātnē, bet ilgi nesēžat tajā, jo esot šajā te stagnācijas posmā, kad mēs cežam tikai ilūzijā savā pagātnē, mēs palaižam iespējas nākotnē garām, vai tagadnē mēs salaižam visu dēlī to, kas jau ir tagad un uzreiz, ar to, ka mēs gribam kaut ko mistiski, teiksim, nezinu, savā, no tās pagātnes. Mums ir jāmācās no šīs te pieredzes. Mums ir, teiksim tā, jāatgriežās tur tik daudz, lai paņemtu pieredzi savai šī brīža dzīves situācijai, lai mēs nepieļautu šajās te attiecībās, kas mums ir šobrīd, jebkurās attiecībās, arī darba attiecībās, jebkurās, lai mēs nepieļautu šo te tagad, bet mēs to pārnestu kā tādu labu mācību nākotnē, tagadnē, lai mēs nepiedzīvotu vairāk šos te mirkļus un kļūtu stiprāki, visādās nozīmēs stiprāki, ja? Tātad tas ir šī te kārts, un tātad nākamā mums būs tātad 2022. gads, tātad strēlniekiem, tātad 2022. gads. Tā. Āzs tavā dārzā puķītis nekops, ja kaut kas vai kāds spēj tikt pie tavas sarkanās pogas, un ja tāpēc tev sāp vai uzprāksti, tas liecina par tuvību. Vai tā ir vēlama vai nevēlama, izlem pats, bet skaistais un vērtīgais savā dārzā jāaudzē pašam, un pašam jāizlem, kas būs sargājums zieds, kas nezāle un kurš te āzis. Tu neesi primitīvs, piedod sev kļūdas un mainies, ej un mīli, ļoti skaists vēstījums jums, mīļie. Noteikti ņemam vērā, ieklausamies un ņemam līdzi to, ko mēs gribam sev paņemt līdzi. Tas bija strēlnieki, tātad mežāži, tātad kas ir jāzina, tātad mežāžim 2022. gadā, tātad mežāži, kas jums jāzina 2022. gadā. Tā, mežāži, 2022. gads, kas jums ir jāzina mežāži, tātad 2022. gads mežāžiem, kas viņiem ir tātad jāzina. Nu, lūk, mežāži, tātad jums ir tā. Jāpievērš uzmanība tātad savām idejām, ziņām, tātad visādām ziņām, gan ko mēs saņemam no augstākiem spēkiem, gan ko mēs izlasam, gan ko mēs saņemam no citiem cilvēkiem, jebkura informācija, tātad noteikti pierakstiet sev kaut kur tā, lai jūs to atceraties, vai jūs taisat screenshotu, ja kaut ko telefonā ieraugat, vai ne? Jo tā, un ļoti daudz arī saņemsiet šogad atbildes uz savām lūkšanām, ja? Tātad to, ko jūs būsiet
panākuši to, ko jūs gribēsiet savā dzīvē, tātad jūs paši arī to manifestēsiet un tātad iegūsiet arī šo te ziņā, kā arī jebkuras citas, ja, idejas, kas ienāk prātā vai ziņas. Nu, ziniet, citreiz mēs dzirdam kaut kādu tekstu vai dziesmā dzirdam kaut ko, kas, mums iedod vajadzīgo informāciju tam mirklim vai pēc kaut kāda mirkļa mums šis te attausīs atmiņā. Vēl, ko es iesaku mežāžiem šogad, lūdzu cīnamies godīgās cīņās, iesaistamies godīgās cīņās, godīgos darījumos, godīgās lietās, jo no tā viss mēs tikai paši būsim cietēji. Ļoti daudz mežāžu šogad pēc kārtīm izskatās tomēr izvēlēsies pārtraukt attiecības, vai arī, tās var būt dažādi veidi, gan partnerattiecības, gan darba attiecības pārtraukt, ja, jo tāpēc, kad, diemžēl, pret jums jūsu partneris, jebkurš vai darbā kāds kolēģis vai partnerattiecībās nebūs godīgs, diemžēl melos, krāpsies, intrigas, negodīga cīņa, negodīgs veids, kā panākt savu. No kā jūs, respektīvi, emocionāli, protams, nogursiet un to visu vēlēsieties tātad pamest, atstāt un viss. Kas ir no manas puses ir šis, ka es par to jūs esmu brīdinājums. Ja jums ir aizdomas par to, ka tā notiek, tad visticamāk iesaku izdarīt, atvērt acis ritīgi un saprast, ko jūs šajā situācijā varat darīt, tā, lai tomēr jūs nepaliekat šajā te lomā, bet esat gudrāks un izmantojot šo te situāciju sev par labu, jo ļoti bieži ir tā, kad rokot citam bedri, tu izroc pats sev bedri. Un arī mežāžiem attiecīgi runājot par to, ka arī pašiem nedrīkst šogad šādi te uzvesties. Atceramies, kad visam ir savas sekas, ja, un ieteicams ir tātad arī pašiem, protams, šādi nerīkoties pret citiem, un tāpat arī par partnerattiecībām, tomēr izvēlēties nepārkāpt šo te sansoli, jo jūsu partneris noteikti par to uzzinās un aizies no šīm te attiecībām. Esam godīgi, ja tātad pret sevi, saviem kolēģiem, pret paši, pret savu partneri, pret jebkurām attiecībām, jebkuru cilvēku tātad, jā. Varbūt reizēm arī mežāžiem ir ļoti liela tiekšanās ar spītēšanos, jā, un tātad arī šeit es varu pateikt to, kad ir ar šādu te uzvedību, kad vienalga kā, bet es esmu iespītējies un es to panākšu, nebūs rezultāts. Jūs nepanāksiet to, ko jūs vēlēsieties, gala rezultātā jūs pats būsiet zaudētājs. Emocionāli noteikti meklējiet kaut ko, ar ko sev piepildīt, un nedariet to uz kādu rēķinu, bet vienkārši pats izdomājiet, kā sevi piepildīt, tāpat arī neuzkavējieties neveselīgās attiecībās, jo šeit vairāk vai mazāk es redzu, ka tomēr jūs izvēlēsieties, tomēr aiziet no šādām. Ja jums ir aizdomas tātad, ja par kaut ko, vai jums ir šī te sajūta, tad noteikti neizliekat sevi līdz galām un tikai tad aiziet, bet aiziet laicīgi no šīs situācijas, jebkāds, lai kāda viņa arī būtu, jo šī gada tendence būs saskarties ar šādām te situācijām, partneriem, kolēģiem. Tātad ieteicams ir tātad, ja šis te, kad pasaudzējiet sevi, savu nervu sistēmu un tā. Tātad tas ir tā. Tātad tas būs tā, un tātad mežāžiem šī te kārtiņa, ja, tātad no manis, tātad mežāži, ko jums sācim 2022. gadā, mežāži, tātad palikt gribot ir vērtīgi, tā uzzinām, kur pieaugt. Ja kāds tev sagādā ciešanas un kreņķus, visticamāk esi attiecībās ar iedomu tēlu. Paskaties, vai negaidi no kāda to, ko viņš tev nemaz nespēja dot. Mums reizēm radās tas, kā nav. Mums reizēm rādās tas, kā nemaz nav. Jo īstāki esam paši, jo īstāki ir ieguvumi. Brīvība un labprātīgi ir visstiprākās saites, kļūst īstāks, turpini.
manuprāt, ļoti labi rezonē arī ar to, ko es izliku. Iepriekšējās kārtītes jums, nu, tā kā, ziniet, naglai uz galvas, kā saka. Tā, šobrīd tagad pastīsimies ūdensvīri, tātad, kas ir jāzina ūdensvīriem 2022. gadā, tātad, kas ir jāzina ūdensvīriem 2022. gadā. Tātad, ūdensvīriem, kas ir jāzina, tātad, ūdensvīriem 2022. gadā. 2022. Ūdensvīriem 2022. Tātad, jā. Nu ko, ūdensvīriem tātad došanās dabā, jā, sevis sava spēka apzināšanās un noteikti, kas ir tas, ko mēs varam labu veikt dabas labā, noteikti jums tiks atalgots šis te. Iespējams, vienkārši ir laiks varbūt pavasarī vienkārši jānododas dārza darbiem, tur jūs gūsiet savu kaut kādu spēku, atjaunošanos, ja jums tas ir raksturīgi, noteikti to dariet. Arī, ja nav raksturīgi, varbūt dodaties vienkārši pastaigās gar dabu, ieelpojiet šo te. Viennozīmīgi nākamā gadā eņģeļi jums to iesaka darīt, no tā jūs mazieties spēku. Finansiāli un vispār ļoti labi, neredzu, ka būtu kaut kāda liela šūpojieni, liela kaut kas, bet, ziniet, būsiet emocionāli neapmierināti. Atkal šis te nākamais gads, es tik ļoti redzu, ka cilvēki tik emocionāli ļoti neapmierināti. Nu, es domāju, ka tas arī ir savā ziņā viss šis te Covid laiks un viss ir ļoti liela emocionālā neapmierinātība. Un arī ūdensvīri nav izņēmumi. Arī ūdensvīriem būs tā, ka būs lietas, no kurām emocionāli būs vēlme aiziet, atvadīties, atlaist, neiesaistīties, ja? Bet daram to veselīgi, ja? Tik, cik tas jums ir nepieciešams, lai jūs atbrīvotu sevi no kaut kādas, nu, teiksim, tik daudz nenoslēdzaties atkal par daudz. Ūdens zīmēm ir tieksme noslēgties par daudz. Nenoslēdzieties par daudz, veselīgās robežās, tas ir nepieciešams, ir reizēm jāpasaka arī nē, bet emocionāli nevajag noslēgties pavisam ne partnerattiecībās, nekur, jo tas atstās sekas uz jebkurām attiecībām un jāpadomā ir par ilgtermiņā, ja mēs skatāmies, jā, tātad šīs te pēdas, ko mēs darām šodien, tās mums var atstāt savus pēdas nākotnē, vai mēs to vēlamies, vai tiešām varbūt, kad ir jādodas tiešām ārā, ja, vai vairāk, teiksim, ieguldu sevi kaut kādā lietā, kas mums vairāk patīk, ja, lai mēs gūtu šo te emocionālo pildījumu, nevis šo te emocionālo neapmierinātību ar kaut ko, jo finansiāli un visas redzu, ka būs viss kārtībā, vairāk šis te emocionālā neapmierinātība būs tā kā, jūs iespējams nemācēsiet saskatīt un novērtēt jau to, ko jūs esat sastrādājuši, ko jūs jau esat izdarījuši, un jo vienmēr jau ir tā sajūta, ka mēs varam vēl, mēs varam labāk, bet novērtējam jau to, kas mums ir tagad un kāda mēs esam tagad, un esam pateicīgi par to, kas mums jau ir šobrīd. Tātad, un ūdensvīri, ko jums tātad vēlas vēstīt šīs kārtas, tātad ūdensvīri, jā, tātad ūdensvīri. Ūdensvīri, tātad beidz būt pareizs, ja? Nopietnas ģīmes un uzstājīga bļaušana rada aizdomas par blēdi vai muļķi, pārliek nopietns un šausmīgi svarīgais ātri kļūst smieklīgs vai nožēlojams. Perfekcionisms ir kaita, dari darāmo rotaļīgi, nebaidies aplausties vai kļūdīties, staigāt bez kritiena neviens nav iemācījies. Neizdabā soģiem un vērtātājiem, neparastais un ģeniālais dzimst ārpus pareizā, improvizē un brīnies. Ļoti skaists vēstījums, arī ļoti rezonē ar to, ko izlika tarau kārtīs, tāpēc ir vērts kaut ko paņemt katram sev gan no tām kārtīm, gan no šīm, un mēs katrs jau sapratīsim, par ko mums iet runa. Tātad, beidzamās zivtiņas mums ir palikušas, tātad mīļās, dārgās zivtiņas.
Tātad, ko jums eņģeļi saka zivtiņas? Tātad, ja? Zivtiņām, tātad, ja? Noteikti ir jāizvēlās tikai pozitīvs veids, pozitīvs dzīvesveids, pozitīvs domas, visur mājās, karjerā, finansēs, nekādas destruktīvās domas man nesanāks, jo zivīm tas ir raksturīgi, cik es zinu zivtiņas, viņas sevi ļoti bieži noskaņo, man nesanāks, es nevarēšu, un viņas pat nav pamēģinājuši, bet viņas jau noraksta, kad jau nebūs galīgi nepavisam nezivtiņas. Šajā te gadā ir tieši pārvēršat šo te savu es nezinu par es varēšu. Tātad visu pozitīvā enerģijā, visu. Tātad tikai un vienīgi ar varu, es varu, man izdosies, es esmu, ja? Tātad, kas zivtiņām jāzina tātad 2022. gadā? Tātad, kas zivtiņām jāzina 2022. gadā? Tātad zivtiņas. Zivtiņām būs ļoti daudz darbu, kā tā vispār ļoti darbīgs gads un lietas, ziniet, norisināsies, tikai mēs nevaram, protams, paši stiept gumiju, bet zivtiņām prasīs šis te gads darbību, ja? Darbību. Noteikti būsiet piepildīti ar cerībām, jums liksies tiešām tādu sajūtu, kad ļoti daudz gribēs tā kā uzsākt visu no jauna, jaunu dzīvi, jaunas iespējas, un daudziem arī šis te pavērsies, viss būs atkarīgs no tā, kā jūs sevi ievirzīsiet, tāpēc ir pozitīvas domas, cerības, sapņu piepildījumi, ceļojumi, atpūta, darbības notiks, un, ziniet, bet notikumi notiks jūsu dzīvē ļoti daudz, jums ļoti risināsies visādas situācijas un ļaujaties, lai viņas notiek. Nebremzējiet, ja reiz tam ir jānotiek un jābūt, ļaujat, lai tas notiek, jo līdz ko jūs paši bremzēsiet, jūs bremzēsiet pārējo visu darbību arī. Un šis gads no jums pieprasa darbību, notikumu gaitu, nevis, jo zivtiņām ir tieksme dzīvot savā burbulī, viņa dzīvo savā pasaulē, kur ir viņas gaita, un tad ir tā pārējā ārpasaules gaita. Šis darbs prasīs notikumu norisi, un šis te savs burbulis mazliet būs tā kā jāuzspridzina, un jāielaiž jauni notikumi, viņā jauns tempiņš mazliet bišķiņ, jo tīģers no jums prasīs, lai jūs tā kā mazliet, jūs varat sapņot, ja, un viss, bet viņš prasīs arī, lai jūs rīkojaties. Veicinās jūsu darbību dzīves, ja. Tātad, un no šīm te kārtīm, ja, tātad zivīm vispār arī diezgan, pēc kārtīm spriežot, tāds labs gads, teiksim, salikts gads visu to, kā vajag un jādarbojas. Galvenais darbojas, nekāda stagnācija. Ļoti būs jādarbojas zivtiņām, ja. Ļoti visa kā, teiksim, tās darbības būs daudz, arī tāpat emocionālie notikumi būs daudz, visa kā būs diezgan daudz, bet acīm redzot tik daudz, lai jūs to spētu panest un tikt ar to galā. Tātad, kas zivtiņām ir jāzina 2022. gadā, Pasaules labvēlība brēc pēc tevis, tavs risks ceļā uz veiksmi ir salauzties ar problēmu un sākt to pieciest. Ar problēmu var nākties pārgulēt, kam gan negadās, bet pēc tam gan pa īsāko ceļu šķirieties. Sarežģījumu nav lāsts, bet uzdevums. Ieslēdz azartu un ej uz uzvaru, tev izdosies. Zivtiņas taču ļoti skaista gada tendence, tieši tā, ja mums ir arī šī problēma, kas jūs tajā burbulī ienāk, darbības būs tik daudz, kad jums būs jātiek tām līdzi un jāiet un jādarbojas. Ja arī ir šī problēma, tas nav pasaules gals, bet tieši otrādi jums jāstāsta visu, ko jūs no tā varat iegūst un ir jātiecas uz priekšu. Ko mani mīļie? Tas no manis ir viss par īsi. Es saku, tā ir tāda īsa prognozīte par nākamo gadu, tāda ļoti arī virspusēja, bet gan jau, kad, nevis gan jau, bet kādam arī šīs īsās prognozes jau apmēram ieskandinās un sapratīs tātad, par ko iet runa.
vai nu tagad, vai gada sākumā, vai gada vidū kaut kur, bet kaut kādā mirklī noteikti tā būs. Paldies, ka klausījāties mani. Paldies kārtīm. Paldies jums, mani mīļie. Tātad, jā, esam pateicīgi. Es arī mēģinu piekopt ar vien biežāk būt pateicīgai pat par visvienkāršākajām lietām. Par to, ka man ir rokas, kājas, ausis, ka es spēju dzirdēt, es spēju runāt, es spēju un patsakos arī par saviem klientiem. Un kad jūs esat un jūs man palīdzat augt un attīstīties, katrs no jums, un pasakos par ģimeni, par to, ka man ir bērni. Tās ir ļoti elementāras un ikdienišķas lietas, ko mēs jau it kā, zinām, mums tas viss ir, bet arī par tām ir reizēm jāiemācās pateikt paldies. Arī tas, ko mēs uzskatām par pašsaprotamu. Lai jums, mīļie, superīgs šis gads un turām buru un emocionāli tātad šis gads prasīs savu, vispār tā gada tēma ir zivis un zivis ir par emocijām, jā, pirmais pusgads ir noteikti, un tāpēc, mums jātiek, šis gads pieprasīs tikt galā ar to, ar ko mēs neesam tikuši galā iepriekšējā gadā. Šis noteikti gads pieprasīs ar to tikt galā, un lai mēs kļūtu emocionāli spēcīgāk un noturīgāk, reizēm mums ir jāiziet cauri kaut kādām lietām un situācijām, lai mēs tiktu uz priekšu, jo caur ciešanām mēs augam. Tā tas diemžēl ir, diemžēl caur sāpēm, caur ciešanām mēs ļoti pat strauji augam. Citreiz caur priekiem mēs augam lēnāk nekā caur skumjām, bet tā tas notiek, un nekas mums nenotiek tāpat vien, un kad viens durvis aizvers, mums noteikti atvers dzīvē citas, un lai mums viss izdodās. Paldies jums, man mīļie. Lai top, lai piepildās viss labais, lai piepildās viss karstākā vēlēšanās, lai tas tīģers jums atnes šo te medījumu, nomedījat, un lai jums, teiksim tā, šis te medījums atnes tieši to, ko jūs vēlaties. Paldies jums, un tā.